Ir dzimta un tās mājas, ko vajag uzturēt, tas ir kaut kā loģiski, kad arī tas nav tā kā, nu es nezinu, kaut ko citu Rīgā vai nekad, no 16 gados ir prom vecākiem sāk jau savu dzīvi, bet tur tomēr tas ir kaut kā tā. Vecākam brālim bija kaut kāda ideja par to māju? Jaunākam skaidrs tikt vaļā, vecākam? Vecākajam brālim... Jaunākam jā, bet vecākajam? Vecākajam brālim bija divi tādi artisti uzstādījumi, ko es gribu precēties. Kāds es esmu? Pievilcīgs. Redzat, jūs ir kā gojā. Bet es domāju, ka Gvido īstenībā noīrētu lielāko dzīvokli Kolkā un dzīvot ar savu sievu tur eiro remontā ar lielu plazmas televizoru. Jā, nu tāds, tur viņš ieguldīt, jā. Ar leduskapu, kas smalcina ledu. Tur ir kaut kas tāds līdzīgs tā kā latviešu sapnim. Manuprāt, latviešu sapnis atšķirībā no amerikāņu un zviedru sapni ir tāds, kad vienu dienu es man te nenovērtēs aizbraukšu kaut kur ārzemēs un es atgriezīšos, un tad viņi man beidzot sapratīs. Un tādu revanšistu. Ja filmas teksti būvējās no reāliem tekstiem pamatā, nu tā, savu, kaut ko jau vajadzēja piekomponēt klāt, lai ir vēl šikāk. Latviešu tāda tipa darbi aiziet tautās ar paliekošiem citātiem. Kas, kā jūs domājat, būs tās drāžamās frāzes? Nu, Livzīts Jāņakas krāsā, mums nav vispār divu domu. Jūs domājat, nekas neaizies? Jo es domāju, ka vidzemē kurzemnieku frāzes nezinu vispār. Varbūt pēc šīs filmas. Es jau dzirdēju zālē, jo tur aliem kaut ko tur runāja, ņems vienu kaut kā tāds. Ko tu topīji? Jā. Ko tu topīji? Man ir mīļākais teiciens, kas ir pālēs, labi izskaties. Adolātu. Pārējo vēlāk. Mēs vējāmies Pilspānu. Tā kā šī tā viesnīca kaut kādā kongresā Pilspānu nokritis. Nu, Nagvīlī, protams, bet tas uzstādījums. Vēl lūdzu. Laurai ir replika. Es nezinu, vai viņš šeit pacīja savādāk. Nē, vienkārši, ja pirmajās divās sekundēs, kad tu sāc skatīties filmu, tev panesās smieklu jūra, tas jau ļoti daudz ir. Bet otrs ir tas, ka tie ir smiekli caur asarām patiesībā, jo tik cik patiesi un dzīvi bija smiekli par to vidējo statistiku, visu, ko es pareizi pateicu Latviju par mums, tik pazīstamās sarunas visas un tik ļoti smieklīgās, bet patiesībā tas slēpj sevi ļoti lielu sāpu par to, kas šobrīd notiek. Es negribētu mums tās kumītiņu noskaņot, bet tas izdevās tik patiesi un tik faktiski. Es katrai no tādu praktiski jautājumu nav, es vienkārši vai pateikt, ka paldies, tas bija tiešām skaisti, smieklīgi, sāpīgi un paldies. Jo vispār mums bija tāda doma, ka mēs vienkārši domājam, kāpēc latviešu skatītājs ir ļoti atsevišķināts no latviešu filmām pēdējā laikā, kad mēs ļoti maz filmējam filmas par to laiku, kurā mēs dzīvojam, par tām lietām, ko mēs piedzīvojam ikdienā. Viņas ir tomēr vairāk vēsturisks vai kaut kādas, nu... Un faktiski arī tā kino vidē ir tāda ļoti liela vēlēšanas latviešu skatītāju atgriezt atpakaļ. Jo vadīs visur pasaulē, arī Eiropā, lielāko kases ieguvumu vispār skatīt atbalstu gūst tieši nacionālās filmas, mums ir tieši otrādi. Un varbūt, kad radīsies kaut kāds jauns kino vilnis, es ceru, ka sekos vēl kāds pāris filmas, kas tiešām filmēs šo laiku, kurā mēs dzīvojam, tas mums ir tāds svarīgs. Vai Anete bija draudzene no Īrijas vai Anglijas? Vislāk bija domāta, jā, viņa domāta kā pilsētas meita, kas ir kādreiz aizbraukusi no turienes un atgriezusies ar tādu divu cilvēku, kas atgriežas, ir atceros video vai ne, un Anete, kas atgriežas ar pašapziņu. Un viņa uzskat sevi mazliet savādāk, kā arī... Godātie skatītāji, aktieri un režisors un visi bija aizgājuši no zāles. Viņi vispār nezina nevienu mūsu reakciju, kas notika zālē. Viņi te stāsta smiekli caur asarām, tā smējās zāle visu laiku. Aplaudē dažās vietās, nu beigās, kā jau ļoti audzināta publika, kas zina festivālus, džēzu un vēl smagas lietas, arī aplaudēja un sagaidīja līdz pēdējiem titram. Fantastiski. Jā, viņi ļoti audzināta publika. Un viņiem var veikt biežāk. Bet varunāsim par citām publikām. Mērķi, festivāli.
ir jau kaut kur iesniegts vai jau kaut kas ir dabūts, vai tas viss ir priekšā? Filma ir ļoti svaigi, ka viņi būtībā tikai par to mēnesi, kad iznākus, mēs neko esam darījuši. Bet nu tas viss ir priekšā. Jā, protams, jā. Varbūt, ko pats, teiksim, tas filmētājs, kā viņš sauc latviešu? Ādēls. Jā, Ādēls. Ko viņš par to visu teica? Viņam bija vienalga, viņam tikai dod smuku rakursu, viņš... Nē, viņam tā filma ļoti patīk, ka viņš vispār, mums tikai vakar viņš bija atbalsts pirmā reizi noskatīties, mums bija arī tāda mazliet balvīt viņam par godu. Un es kaut kā ļoti novērtēju, jo viņš faktiski šo filmu filmē, kad izvērt bez honorāra, tā ļoti minimāli. Viņš nāc iekšā ar kameras package un visu to pārējo. Viss viņam savs bija? Nu nē, viņš vienkārši pierunāja tur Ariflex, kaut kādā veidā tā. Un mums bija tāda ļoti stabiliska grupa, mums bija asistents, bija francūzs, bija gaismotāji, bija leiši un... Skaņa arī bija kaut kas vēl lietu, ne? Jā, skaņa arī bija lietu un kaut kādā veidā mēs tādā izvedam kaut kādu... Jo būtībā tā kino kultūra ir starptautiski, ja mēs braucam pie festivāliem, tie tik un tā ir tie paši aptuveni 900,000 cilvēki, kas ir visā pasaulē, kas ar to aktīvi nodarbojas uz Eiropā un viņam viens otru pazīst un tā. Sakiet, jūsu gadījumā montāža bija tikai tā, kad viss bija safilmēts, vai jūs jau kaut ko likāt jau Nē, mēs uzstāvējam pirmo versiju un tā vasarā bija mazliet lietāja, un mēs varam, ka vienkārši mums pietrūks materiāls, un tad mēs otrā vasarā atgriezāmies un būtībā līdz pēdējai sekundē, kad mēs piefilmējām, tas visu filmā iedūja, jo pēc tā bija ļoti grūts uz tās izveidot. Viņš tomēr mazliet bija tā intuitīvi veidots, protams, ka bija āņas, kas bija uzrakstīts, bija āņas, ka mēs ar aktieriem veidojam pašu no sākuma. Faktiski no nulles, vienkārši meklējam kaut ko interesantu, varbūt kādu, nezinu, varbūt kādu tēlu, dialogu, vai kā aizķerties, varbūt kādu vārdu apmaiņu apaudzējām viņu. Un šī filma ir mazliet, es izteikšu ar kompromitu Jauno Rīgas teātri, ka viņi mēģina tāds jaunas ceļus, kad Jaunais Rīgas teātris ir šis teātris, kas ļoti kaut kādā veidā ļoti audzina aktierus uz tādu individuālu darbu, kad aktieris spējīgs dot pienesumu, viņš nav tikai tas, kas izmācās no galvas tekstu, un pēc tam viņa arī attiecīgi atklāto, bet viņš domā par savu tēlu, ka viņš kombinē viņu no dažādiem prototipiem, no sevis, no visa. Un tāds darbs, kas ir veidojies arī tādā sabiedriskā pieredzē tieši Jauno Rīgas teātrim, ir vienkārši ļoti fantastiski strādāt ar viņiem, arī ar Arturs, kurš nav Jauno Rīgas teātris, bet viņš kādreiz ir tur spēlējis un līdz ar to, bet tu spēlēji arī Jauno Rīgas teātri. Ja jūs sakat, ka jūs bijāt tādi jau pilnīgi vietējie, jūs tāpat gaidīja, jūs tāpat pavadīja, un noteikti bija kaut kādi ekscesi, kaut kāda tāda, to jau vienmēr prasa, kas bija tāds, ko jūs atceraties? Reāla situācija. Jā, Korsonā, ja tu neesi tur dzīves, tu nekad nebūs diezgan vietējais. Bet tādas ekscesas situācijas, tu gribi to vēlīgi? Jūs gribat teikt, ka jūs uzņēma, it kā ar uzmanību, bet tomēr pieņēma reāli, pieņēma cieņu. Es godāju viņām Masovkā, kas ir tas masu lielākais skats, kur ir tā zaļuma vāle. Jo pa lielam tur bija tā, ka rados tie leiši gaismanieki, uzlies savus milzīgos prožektorus, un viss pārējie visi bija dzīvi cilvēki, kuriem ir pa īstam zaļuma vāle. Mūzika arī reāli vai uzlikām pa īstam, viņiem ir pa īstam. Mēs tikai uzlikām savu prožektoru, kurš bija 5 reizes jaudīgāks nekā parasti zaļuma vālēs tā gaismu. Un tad ir tas tur tie kautiņi, ja, kur tas bogi sakaujās un tur kaut kas sākās tur tā lamzīšanās. Un tikko kā, tu kaut kādā tajā kolkā zaļumvallē, kaut kāds sakās nos mahačs, un tūlīt būs. Ir momentāli pilns apkārt ar cilvēkiem. Par ko mēs brīnījāmies, kāpēc visi bija vienaldzīgi pret šo jūsu mahaču? Tāpēc, kad mēs ilgveņu filmējām, nebija tik vienkārši, jo skaidrām un vietējām bija ļoti maz, ja vispār bija, un policistu nebija neviena tuvākais bija Talsos joprojām. Un man bija policistu jāka no vienas iepriekšējās filmēšanas palikusies. Aizmēr policija rakstīts, un tad viņi tā kā iedomājās, ka ir laikam tiešām īsts policists, vienīgais visā kautā, un tad bija tāds maziņš respekts uz 20 minūtēm. Tad viņi iezīmot garos matus, bet tas nav neicis, un tam nevajag baidīties tā kā. Bet tik un tā atbrauc tas pats Džeks, kurš teica par ko Poškus teica, ka te ko darīt, brauc šur, atbrauc tas pats Džeks ar tādu pašu BMW, atvēr bagažnieku, izvilk gaiseni,
Nu, kur te ir ko darīt? Kas te ir? Rangers. Jā, Rangers vietējais. Tā maziņa uzmanība. Bet tad atkal pa labam, un tad mēs varam tā kā filmēt. Tāpēc arī bija tā, ka viņi it kā neskatījās, jo tas bija tāds dišiņ, grūši bija. Pasakiet lūdzu par tērpiem, par to gopniku stilu. Vai tiešām viņš reāli tāds ir vēl? Kā jūs jūtāties šajās lieliskajās Adidas 3-strīp biksēs, glamūrīgajās? Bet tādos tempos tagad ir Parīzē, Francijā, visur. Tātad mēs esam moderni. Te tik tādi antistils ir sanācis. Jā, šī varētu tā kā intelektuālā vidi, bet jebkurā gadījumā sportiskais šiks, kā viņš sauc, viņš visas pasaules, tikai Latvijas kā. Bet, atklāt sakot, cilvēki kaut kā Maziribē staigā ģērbušies labāk nekā mēs Rīgā, jo tur ir, labi. Nē, šī ir reize, ka to var pateikt. Nē, vienkārši viņiem tomēr pienāk, teiksim, pakas no Norvēģijas, tā palīdzības pārēs, kur ir jaunas, teiksim, ādas, Adidas jakas, tur ir jaunas drēbes, viņi ģērbjās ļoti tiešām var izmeklēt stilu, un es domāju, tā izvēle, kāpēc tas kostīma mākslinieci var nebija tik ļoti, kā pasaka, varētu teikt, moderni savā izvēlē, bet tieši tā arī tas stils, tas piemīt tiešām piekrastēji, vai viņš kaut kas īpašs. Tā pašpietiekamība, tas pašvērtnums vispārējais, kas arī veido to raksturu, viņš ir kaut kas tāds, manuprāt, fascinējošs, un vienmēr labi jūtamies, kad mēs atbraucam, tā ir, jā. Beidzot, žurnālistam arī jautājums. Man jautājums režisoram vai arī aktieriem, kāpēc filma ir melnbalta? Faktiski tāpēc, ka mēs gribējām akcentēt kaut kādas lietas, kas nav sociāli realistiskas vai kurām nav sociāli pieskaņa. Mēs vēlamies, lai šo filmu skatoties cilvēki nedomātu, kur viņi ņem naudu, lai vispār par kaut kādiem sadzīviskiem apstākļiem tik vairāk no sadzīves. Jā, jums izdevās arī ar šo melnbaltumu visu lieku, kā jūs teicāt, tā kā fotogrāfijā, visu liekais ir emocijas, smaržas, lūdzu, nivelē. Un pēc tam vēl var samontēt jebkuru laiku kopā. Un tur ir kaut kas vēl tāds īpatnējs, ka izceļās cilvēks melnbaltajā, jo, piemēram, iet divi puikas uz koku fona, un, ja tas ir krāsains, tad ir milzīgs zaļš pleķis un kaut kāda cilvēka, bet tad, kad ir melnbalts, tad tiešām ir tas ir pelēks fons, uz kur ir izteikts cilvēku stāvs. Saliedētības skats brāļiem, purva gājiens. Tas sagrāb, ka man tomēr šķiet, ka viņi iet par vienu ideju. Un ja vajag viņi vilkt viens otrā, viņš neļaut. Nec noslīd, nec nogribt, tas bija tāds fantastisks. Jā, un tad viss tās komponentes bija. Zaļumbāla bija, meitene bija, mīlestība bija, grūtniecība bija, alkohols bija, kas... Viss bija. Alkohols tajā filmā, atklāt sakot, mums bija nesen tāds no partijas visu Latvijai bija tāds replika par šo filmu, kad viņa ir, kad pasaka, viņa ir nepareizi audzinoša, viņa kādā veidā ir nevalstiska to, ka cilvēki ēd salspīt sēklas, ka viņi pēc ķirku sēklas, ko jūs audzēts. Vispār pat šķita pēc pistācijas, pēc skaita. Tieši tā. Un par alkoholu vispār runā, nevis dzer. Un, jā, mēs katrā ziņā mēģinām tos elementus izmantot vienkārši aktieriski, nevis kaut kādā veidā raksturēt. Tās mazās buklītes ļoti labi ieguļ rokās. Tagad es tā pilnīgi par niansēm, bet laukos lētāk ir trakais āzes un vēl visādi banši. Bet kāpēc stilojāt jūs te? Ne Maziribē, ne Kolkā. Un cēsinieks šis salīdzinoši dārgs, kaut vai arī gaišais, ne? Tas, kas iepriekš teica, ka Maziribē kaut kā tomēr piemīt stils. Viņiem ir stils sajūta, un tas ir kaut kā, jā.